Svētdienām šodien mēs turpināsim mūsu pārdomas par tā saucamā kalnu sprediķi, Mateja evaņģēlijas 5. nodaļa, 33 līdz 37. Vai Kristus mācekļi drīkst zvērēt un melot? Mateja evaņģēlijas 5, 33 līdz 37. Jūs esat dzirdējuši, ka tēvtēviem sacīts, nelauz zvērestu un pildu, ko kungam esi zvērējis. Bet es jums saku, jums vispār nebūs zvērēt, nec pie debesīm, jo tās ir Dievu tronis, nec pie zemes, jo tā ir viņa kājsols, nec pie Jeruzālemes, jo tā ir lielā ķēniņa pilsēta. Nezvēr arī pie savas galvas, jo tu nevari pat vienu matu padarīt baltu vai melnu. Lai jūsu vārdi ir jā, jā un nē, nē, kas pār par to, tas ir no ļaunā, tas ir Dieva vārds, amen. Svarenais Tēvs, mēs arī šodien nākam tavā priekšā, lai klausoties tavus vārdus, lai mācoties no savu kungu un savu glābēju vecākā brāļa, arī mēs aizvien mācamies būt uzticamāki un cilvēki kā tādi, uz kuru vārdiem var paļauties, kam nevajag lieki zvērēt, kaut ko lieki pierādīt, un vēl mazāk, lai mēs būtu cilvēki, kas zvērētu vai parakstītu tādas līgumus, kas patiesībā nav saistoši un pildāmi. Lai patiešām, kā Jēzus mums māca, mēs kļūstam par cilvēkiem, uz kuru vārdiem var paļauties, ka mēs esam goda vīri un goda sievas. Amen. Atcerieties, Jēzus iesāka savu runu pēc tam, kad viņš uzrunāja kalnu sprediķi svētīti. Viņš teica, nedomājiet, saviem mācekļiem viņš teica, nedomājiet, ka es nācis atmest likumu, ja bauslību, 5.17, vai praviešus. Es neesmu atnācis tos atmest, bet piepildīt, jo es jums saku, ja jūsu taisnība nav pārāk par rakstu mācītāju un farizēju taisnību, tad jūs neieiesiet debesu ķēniņa valstī. Un 48. pantā, kas nobeidz šo sadaļu, kur viņš interpretē likumu, tad topiet pilnīgi, kā jūsu debesu tēvs ir pilnīgs, jeb var arī pateikt, kā 3. Mūzes grāmatas iesākumā, topiet svēti, kā Dievs ir svēts. Jūsu pirmā reakcija būtu labrīt, es laikam esmu sajaudzis durvis, ja mēs esam nopietni. Ir neapšaubām cilvēki, kas saka, ka tas ir cilvēcīgi iespējams, izdarāms mums pašu saviem spēkiem. Ir pat arī reliģijas, kas uzradušās. Jūs jau varat līdzīgi kā hindu un jogijiem domāt, ka jūs jau esat Dievs, ka jūs esat bezpersonisks Dievs, bezpersonisks saprāts vai bezpersonīga enerģija, un ka apkārtējā pasaule ir ilūzija, maija, šķietamība. Citiem vārdiem, viss ir kā patiesībā esot viens, un viss ir viens, viss bezpersonīgs Dievs. Tātad, proti, nav ne laba, nav ne slikta, nav ne tevis, nav ne manis, nav ne bērnu, nav ne sievas, nav ne vīra, bet nauda gan ir mana. Un nav tālāk, ja? Jums tikai vajag speciālus vingrinājumus, jogu vingrinājumus. Joga nav nereliģiska, joga ir reliģiska. Joga ir speciāli izdomāta, jogas sistēma ir, lai jūs pievērstu hinduismam, lai jūs saprastu, ka viss ir viens un viss ir Dievs. Un jums pat nepalīdzēs sēdēt pie brīvības pieminekļa, lai kāds ir slavenība jums nebūtu, lai es noticētu, ka jūs ticat, ka viss ir viens. Kāpēc? Bija tāds Muktananda. Jūs noteikti zināt, Kundalīni, jogas viens no popularizētājiem. Viņš meklēja kādu sev kādu guru, kādu skolotāju, jo visi mācīja, ka viss ir viens, un viņš nespēja nevienam noticēt, ka viņi tic, ka viss ir viens. Tad viņš atrada puiku, kādu puiku, kādu veci, kas sēž cilvēku mēslos, cilvēku izkārnījumos. Indijā miljonus cilvēku dzīvo, miljoniem. Un viņi vāc, viņiem nav tā kā mūsu sistēma, viņi vāc viņu tādās lielās bedrēs, kaudzēs. Tā iedomājieties apmēram.
Šis gāja garām, muktenā, skatās, puika sēž uz tiem sūdiem un smaida. Un smarža tāda, iedomājieties, ja? Viņš saka, jā, viņš laikam tic, viņš tic. Viņš saka, viņš iesēdās viņam klēpī, tad viņš tika izvarots, protams, un te viņš noticēja, ka tas ir, ja? To sauc par diabolisko misticismu. Ja puika, kas sēž pie brīvības pieminekļa, pat sēdēt sūdos, es arī nenoticētu, ka viņš tic. Kāpēc tad viņš brokastīs nedodās uz tualeti, bet dodas uz virtuvi, ja viss ir viens. Un pat ja viņš dotos uz tualeti brokastu laikā un pusdienu laikā, nevis uz virtuvi, es neticētu, ka viss ir viens. Es ticētu, ka viņš ir nojūdzies, ka viņš tic, ka viss ir viens. Saprotiet? Bet tad, pat ja viņš sēž, labi apģērbies, labi sēž, viss viens, viņš pat netic tam. Ja? Protams, pēc viņu teiktā orku zvērības Ukrainā, kad māte izdara pašnāvību, jo viņas acu priekšā regulāri tiek izvarot viņa mazgadīgā meita. Māte izdara pašnāvību, regulāri tiek izvarot mazgadīgā meita, mazgadīgais dēls, kad tiek spridzināts, tas ir sapnis. Man tāds aizdoms, ka orku lidotāji, visi karavīri ir hinduisti. Vai ne? Saprotiet, viss ir viens. Ja? Viņi pilda savu pienākumu, kā Bhagavad Gitā. Tas ir teiks, ka jāpildīja pienākumu. Indiešu filozofs un kristīgais domātājs Višāls Managala Vādī sarunājās ar kādu indiešu guru. Višāls savā jaunībā izgāja garīgo meklējumu ceļu pēc patiesības pie daudziem indiešu guru un jogu meistariem. Kādā no sarunām indiešu guru izsmēja amerikāņus un teica, lūk, viņi tikai tagad esot aizceļojuši uz mēnesi, bet jogi un citi indiešu guru jau sen tur ir pabijuši. Uz ko Višāls atbildēja, ka viņa amerikāņu astronauti vismaz akmeņus ir atveduši no mēnesi, bet jūs neko. Taisnība, dikājas sūnē, taisnīgums, tas nozīmē, kas ir pareizi. Taisnīgums, rīcība, kas atbilst Dieva standartiem, stāvoklis, kad cilvēks ir pareizās attiecībās ar Dievu. Ja mums jābūt pilnīgiem kā Dievam, tad mums ir vajadzīga taisnība, kas pilnīgāk par farizēju taisnību. Ja patiesībā mums ir vajadzīga perfekta paša Dieva taisnība. Ja mums ir vajadzīga taisnība, ja mums jābūt pilnīgāk kā Dievam, mums vajag tikpat perfekta taisnība kā Dievam. Saprotiet, neko mazāk. Nav mazākas prasības. Bet mēs to nevaram panākt, ja mēs neiedomājamies, ka cilvēki neeksistē un mēs esam Dievi, kā daži vingrotāji un sēdētāji pie brīvības pieminekļiem, bijuši alkaši, ja? Vai kāds cits. Ja mēs saprotam, ka tas nav iespējams, mums vajag, lai kāds iedod. Lai kāds uzdāvina. To uzdāvināt ar ko kas? Tikai Dievs pats. Dievs pats, kas ir izpelnījies. Ko tad Pāvils romiešiem raksta? Viņš saka, es nekaunos evaņģēliju. Tas ir Dieva spēks izpestīšanai ikvienam, kas tic jūdam vispirms un grieķiem. Jo tajā Dieva taisnība atklājas no ticības uz ticību, kā rakstīts. Taisnais dzīvos no ticības. Un 3:21 līdz 25. Bet tagad neatkarīgi no bauslības ir atklājusies Dieva taisnība, par ko liecina bauslība un pravieši, jeb Dieva taisnīgums. Ka Dieva taisnība ticībā uz Jēzu Kristu visiem, kas tic. Tur nav nekādas atšķirības, jo visi ir grēkojuši, un visiem trūks dievišķās godības. Dieva žēlstībā visi tiek attaisnot bez nopelna. Viņš tos ir atpircis Kristu Jēzu, viņā, ko Dievs izlicis par izlīgumu viņa asinīs, ko saņemam ticībā, lai Dievs pildītu savu taisnību. Un vēlreiz atgādināšu 2. Korintiešu 5:20 līdz 21, man liekas, tas ir ārkārtīgi svarīgi vienmēr atcerēties. Pāvils raksta korintiešiem, Kristus dēļ mēs esam sūtņi. It kā Dievs sauktu caur mums uz jums. Dievs runā caur mums uz jums. Mēs runājam Dievu vārdu. Kristus dēļ mēs lūdzam, saņemiet izlīgumu ar Dievu. Viņu, kas grēku nepazina, viņš mūs padarīja par grēku, lai mēs viņā taptu par Dievu taisnību. Kristus piepildījis, ir pilnībā izpildījis, kā viņš saka, likuma prasības. Gan piepildījis vecās derības pravietojums pilnībā attiecībā uz viņu. Ticībā mēs Dievu priekšā legāli tiekam attaisnot viņu priekšā un saņemam izlīgumu.
Dievs saka, jūs esat attaisnoti. Mums tiek inkriminēti, piedēvēti paša Dieva taisnīgums. Tas ir, kā pat tiesā saka, tiesnesis saka, taisnīgs, viss taisnīgs. Sitiens, āmur, viss attaisnots. Taisnīgs, tu esi taisnīgs Dievu priekšā. To mēs saņemam ticībā. Un tā ir tiesas terminoloģija. Tāpēc varbūt interesanti, ka divi paši lielākie reformācijas teologi, kas ir bijušie juristi. Pareizi, pirmais, kas bija? Mārtiņš Luters un otrais Žans Kalvēns. Ja. Varbūt sagadīšanās, kas to lai zina. Jēzum, kā vecās derības piepildētam Dieva dēlam, tagad ir legālas tiesības interpretēt likumu, un tā nozīme. Vienmēr ir svarīgi atcerēties. Jēzus interpretē, paplašina, pastāsta, uz ko veda kāds virziens, kāds tagad saka likuma gars. Viņš varbūt nepareizi ir paņemts, bet ideja saprotam, uz ko velk likums, kāds ir virziens, kāda doma bija viņa rakstīta, ar kādu nozīmi tika rakstīts. Ja? Un kāda ir problēma, par ko runā šeit Jēzus un evaņģēlijs? Cilvēki tajā laikā bija naski zvērēt, lai garantētu vai pamatot savu apgalvojumu, jeb savu teiktā patiesumu. Taču tajā pat laikā cilvēki izmantoja tādas zvērestu formas, kuras nebija saistošas zvērētājiem, jeb galvotājiem. Cilvēki vienmēr bija naski. Es zvēru tevi, tu man netici, es tev zvēru, tu man netici, es tev zvēru. Un tad, kā aiz muguras, kā bērns spēlē, viņš sakrustojas ko? Pirksts, ja? Ja viņš arī izdomā tādas formas, zvērēšanas formas, kuras nav saistošas. Un tā laika dokuments, kas par to laika raka Mišna, jeb šis likuma sakopojums, viņam vesela nodaļa, kuri ir saistoši zvēresti, kuri nav. Kuri ir un kuri nav. Es jums vēlāk parādīšu pāris vietas, jūs redzēsiet, diezgan interesanti. Tātad cilvēki bija naski ko? Jo viņi paši bija neusticami, viņi zvērēja, es tev zvēri, es tev zobu dodu, es tev galvu dodu, ja tu man netici, ja? Un pēc tam izdomāja tanī pat laikā, ko tās formas tādas, lai nebūtu pēc tam jāpilda. Tā ir tā lielākā problēma. Tad jau Kristu Dievu priekšā attaisnotiem un pieņemtiem Jēzus māca, ka Dieva bērniem nav jāizmanto dažādas zvēresti, lai kādu pārliecinātu, ka sakām taisnību. Tā vietā mūsu raksturam jābūt tik uzticamam, ka mūsu vārdiem var noticēt bez zvēresta. Ja mēs ko pateicām, tad ar to pietiekot. Šeit nav runa, Jēzus nenoliedz zvērestu un līgumu nepieciešamību jurisprudencē, ekonomiskajā, sociālā sfērē. Vairāk šeit runa par sadzīvi, par to, kā mēs ikdienā darbojamies. Vai mēs esam uzticami vai neesam uzticami. Ja? Un kur nu vēl zvērēt ar tādiem zvērestiem, kas nav saistoši, vai tādas līgumus rakstīt, kas nav saistoši. Un, ko arī Jēzus saka, vecā derībā esat dzirdējuši tēviem sacīts, nelauz zvērestu un pildi, ko kungam esi zvērējis. Ja vecā derība paģērē, nelaust zvērestus un pildīt kungam solītī. Paģērē, jūs saprotat vārdu. Es speciāli cenšos, ja kādā ienāk prātā veco vārdu, lai tā valoda nepazust. Paģērē nozīmē pavēl, ja? Un ko tad raksta 5. Mūzes 6.13 līdz 15? Bīsties Jahves, 5. Mūzes 6.13, varat atvērt. Sava Dieva kalpo viņam un zvēri pie viņa vārdu. Un zvēri pie viņa vārdu. Neseko citiem dieviem, to tavu dieviem, kas tev apkārt. Jo Jahve tavs Dievs ir greizsirdīgs Dievs. Jo Jahves tava Dieva dusmas, lai Jahve tavs Dievs dusmas neiediegas par tevi, un ka viņš tevi neiznīcina no zemes vaiga. 10. nodaļa 5. Mūzes grāmata 20 līdz 21. Bīsties Jahves savu Dievu, kalpo viņam, pieķeries viņam un zvēri pie viņa vārdā. Viņš ir tava slava, viņš ir tavs Dievs, kas darīs visu šīs lielās un varenās lietas, ko tu esi zvērējis. Dievs Jahve ir suverēns, ja, valdnieks. Un Izraels ir vasalis. Un zvērēt, lai jūs saprastu, ko nozīmē zvērēt. Latvijas pilsoņi arī zvēra patiesībā. Pareizi. Mēs taču parakstām, mēs taču solamies, kam būtu uzticami valstī, nedarboties pret valstu un tam līdzīgi. Ja? Un Izraēlam vajadzēja zvērēt pie Jahves, jo Jahve ir viņu kungs. Viņa zvēra savu uzticamību, lojalitāti kam? Savam kungam.
Ja? Saprotiet, kā tā ideja. Karavīri, ko dara? Viņi taču arī zvēri. Kad tu stājies amatā kā karavīrs, tu zvēri. Ja? Es nezinu, kurās vēl profesijās. Ja? Tā pie kam tu zvēri? Tu jau nezvēri. Šī gadījumā mūsu suverēns ir Latvijas valsts. Ja? Pareizi, vai ne? Mūsu kungs. Tātad zvērēšana nozīmē, un Izraēlam bija jāzvēr. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka es uzskatu par savu kungu, kam esmu atbildīgs. Vienīgi Dievu Jahvi, nekādu citu. Patiesībā mūsu galvenais atskaites punkts kristiešiem ir nevis Latvijas valsts, nevis apvienotās nācijas, bet kas? Ja. Tāpēc jau mūs vajā vienmēr, draugi. Tāpēc jau drošības komiteja skraida apkārt un vajām visur. Viņi visi to jau saprot. Ja, tāpēc jau vienmēr tas ienaids ir. Ja, kas saprot, ka kristiešu suverēnais ir Dievs, pats Dievs. Pēc tam mēs atskaitamies. Tā priekšā mums jādzīvo. Tas ir mūsu atskaites punkts. Tas mums nosaka, kas ir pareizi un nepareizi. Un zvērēt pie viņa vārda nozīmē piedēvēt spēku Dievam un tikai Dievam, vienīgi Dievam, jo atzīt, ka spēks ir tikai Dievam, Jahvem, kā skaidri norādīja 14. pantā. Kārdinājums zemē bija apmainīt Jahves pavēles pret mazāk prasīgu, uzticīgu tautu dieviem. Problēma ir tā, ka Izraēla dievs ir greizsirdīgs dievs. Tādā nozīmē, ka viņa derības apņemšanās pret savu tautu prasa pretī ekskluzīvu uzticību. Ja Izraēls neklausīs, tad viņi saskarsies ar dievu dusmām reālā laikā, ar drausmīgām izredzēm, kad Dievs pret viņiem izturēsies tāpat kā pret šīm tautām, kas saskaras ar viņu spriedumu, un ka viņš iznīcinās tās no zemes virsmas. Jūs esat dzirdējuši, varbūt kādreiz esat redzējuši tādas izteiciens, vai arī sevišķi tad, kad evaņģelizācija dod Jēzum iespēju. Dod Dievam iespēju. Mēs laikam nesaprotam. Mēs jau neesam Dievu, kas kādam dodam iespēju. Viņš ir suverēns. Viņš jau ir suverēns. Mēs jau neesam suverēni, pareizi. Viņš ir suverēns. Viņš ir valdnieks. Un tāpēc, ja jūs esat dzirdējuši, ka tēviem sacīts, nelauz zvērestu un pildi, ko kungam esi zvērējis. Ja skatieties 27, nelieto Jahves vārdu, savu Dievu vārdu velti, jo Jahve neatstās nesodīt, kurš velti lieto viņa vārdu, nedod pret savu tuvāko melīgu liecību. Vai 3 Mūzes 19:11, nezodziet un nekrāpiet un nemelojiet sevi un tuvākiem, nezvēriet manā vārdā melīgi un nesagāniet savu Dievu vārdu. Es esmu Jahve. Un tas ir arī tagad, tas nopietni, jo cilvēki arī kristieši bieži vien aizsadzās. Diezgan pašausmīgi ir, kad aizsadzās, teiksim, ar nacionālo ideju, kad aizsadzās ar kristīgo ideju, un šī ēnā ko dara? Dara savus štelis. Mums jābūt ļoti uzmanīgiem, vai ne? Jo kungs jau neatstās to tā. Kā mēs tā izmantos, mēs tā kristiecis tad dara, uzticieties man tagad baigi, vai ne? Acīm redzot, cilvēki regulāri mēģināja, ja var tā teikt, ar Dievu Jahves vārdu piesaukšanu, zvērēšanu pie Dievu Jahves, lai pastiprinātu, palielinātu uzticību saviem apgalvojumiem. Līdz ar to Dievs Jahve aizliedz veltīgi valkāt, jeb izmantot viņu vārdu cilvēku štelēs, gišeftēs, nesagandēt viņu vārdu. Kā neusticēsies viņam? Kas viņš ir Dievs? Mūsu likums aizliedz negodbīgu zvērestu, viegliprātīgu Jahves kungu vārdu izmantošanu vai neturētu zvērests. Ja? Tiklīdz Jahves vārds tika piesaukts, tāpēc tam piesaistītais zvērests kļuva par parādu, kurš bija jāmaksā kungam. Kā tika piesaukts, tā tu esi parādā kungam. Darīt šies lietas, sakiet viens otram patiesību un taisnību, miers, lai valda jūsu vārtos. Ļaunu viens pret otru sirdī nedomājiet, melīgu zvērest nemīļojiet, jo viss šīs lietas es nīstu, saka Jahve. Ja 5. Mūzes 23, 22. Kad tu dod solījumu upuri Jahvem, savam Dievam, tad nekavējies ar maksu, jo Jahve tavs Dievs tev atprasīs. Un tad tas būs par grēku. Ja tu vispār negribi dot solījumu upuri,
tad tas nav grēks, kas nācis par tavām lūpām, to dari un pildi, ko esi solījis Jahvem savam Dievam, jo pats no laba prāta tu esi to teicis. Jeb mācītājs 5.1. Nepārsteidzies ar muti, lai tavas sirds nesteidz runāt Dievu priekšā, jo Dievs ir debesīs, bet tu uz zemes. Lai tavu vārdi ir skopi, jo no sapņa nāk pulku bažu, no muļķa mutes pulka vārdu. Kad tu apsoli Dievam, nevilcinies ar maksu, jo viņam nepatīk muļķi, kas apsoli. Ko apsoli, to maksā. Labāk nesoli nekā soli un nemaksā. Neļauj savai mutei tevi apgrēcināt. Un nesaki vēstnesim, tā bija kļūme. Kādēļ, lai Dievs noskaišas uz tevi, uz tavu balsi un sagrauj tavu roku darbu. Un mēs lasījām, ko? 3. Mūzes grāmata 5. nodaļā, pareizi, par šiem vainas upuriem, ka cilvēkam, kas ir dojis nepareizu liecību, ir jāatmaksās kāda, un kas 20% jāpieliek klāt. Pareizi, ja? Mēs lasījām šoreiz. Ja? Tātad tas ir šis ašām upuris, vainas upuris. Tātad Bībele māc ko? Kungs Jēzus Kristus ir mūsu suverēns. Mēs esam atbildīgi viņa priekšā. Ja? Mēs zvēram viņam uzticību. Pareizi? Mēs zvēram viņam uzticību. Lojalitāti. Kas to parāda kristības? Ja? Vai kad cilvēki pieaug kādreiz, tad mēs sakam, iesvētīšana tam līdzīgi zvēra, ja vai ne? Ja? Mēs viņam sakam, mēs tev esam uzticīgi. Tu esi mūsu kungs. Tu esi mūsu kungs. Tāpat laikā, ja tu soli kaut ko kungam, tad pildi. Ja vēl te nevalkājiet. Vēl te nesoliet. Labāk 2 dienas padomājiet, pirms kaut ko apsoliet. Ja? Bet tāpat laikā mēs redzam, bija ļoti izsmalcināta kazuistika, un kura noteica, cik saistošs zvērests patiesībā bija. Tas tika noteikts pēc tā, cik zvērests bija tuvu, jeb cik tas bija saistīts ar Jahves vārdu. Šādu pieeju izmantojot radās liela daudzuma atšķirības un nianses. Jūdi teikt, ka zvērests ir jāpild, jeb zvērests ir saistošs zvērests, atkarībā no tā, cik tas tuvu ir Jahves vārdam. Kā to noteiks? Saistošs ir tas, ar kur tu zvēri tieši piesaucot Jahves vārdu. Bet, ja tu zvēri pie debesīm vai pie zemes, tad tas nav saistošs zvērests. Zvērests pie Jeruzālēmas arī nebija saistošs. Bet, ja tu zvēri skatoties uz Jeruzālēm, jeb Jeruzālēmas virzienā, tad redzi, tas ir saistošs zvērests. Šis viss materiāli no Jūda mišnas. Ja? Vai arī tu zvēri pie sevis, vai arī ar sevi. Vai tu pieskāries zvērestu laikā pie savas galvas, vai nē. Visādi šitādas nianses bija, vai nu bija saistošs zvērests, vai nebija. Ja? Kā saka, skatieties uz pirkstiem. Vai ne? Skatieties uz pirkstiem. Ja, es nolasīšu Mateja 23.17, sapratīsiet. Jēzus runā līdzīgi par šo tēmu, viņš saka, aklie stulbeņi, ko viņš uzrunā farizējus un raksta mācītājs. Kas tad ir lielāks, zelts vai templis, kas sveitī zeltu? Jūs sakāt, ja kāds zvēr pie altāra, tas nav nekas, bet ja kāds zvēr pie upurdāvanas, kas uz altāra, tas ir jāpild, aklie. Kas tad ir lielāks, upurdāvana vai altārs, kas upurdāvanas svētī? Kas pie zvēr pie altāra, zvēr pie visa, kas uz tā atrodas. Un kas zvēr pie tempļa, tas zvēr pie tā un visa tā, kas tur mīt. Kas zvēr pie debesīm, zvēr pie Dieva troņa un pie tā, kas tajā sēž. Vai jums rakstu mācītāji un farizēji, jūs liekuļi, jūs dodat 10. tiesu no mētrām, dildēm un ķimenēm, bet atmetat to, kas svarīgākais likumā, taisnīgu tiesu, žēlsirdību, ticību, šo jums nevajadzēja darīt un to otru arī neatmest. Par ko ir runa, kā redzējām, ja tu zvēri pie tā, tas ir jāpild, ja tu nezvēri pie tā, nav jāpild. Ja? Un jums bija jāzina, jums bija jākļūst par speciālistiem, vai tas cilvēks mānīs vai nemānīs. Tātad redzam, ka bija izstrādāta vesela sistēma, kā zvērēt ar nodomu nepildīt solīto. Nepildīt solīto. Zvērestiem vajadzēja mudināt būt patiesiem, uzticamiem, bet tie kļuva par kazuistisku un viltīgu melu sistēmu. Vecās derības likums par zvērestiem norāda pastāvīgu un pamatīgu patiesīgumu virzienā. Tieši tāpēc Jēzus aizliedz saviem mācekļiem dot šādus zvērestus. Proti, zvērēt nevajadzīgi un kur nu vēl zvērēt, lai piemānītu. Ja?
Tieši tāpēc arī viņš saka, nepamatojiet savus paziņojumus ar zvērstiem. Es iekavās ielikt turpretī nesaistošiem. Ja? Es jums saku, jums vispār nebūs zvērēt nec pie debesīm, jo tās ir Dieva tronis, nec pie debesis, jo tā ir viņa kājasols. Tātad vēlreiz runāja par kontekstu. Viņš runā par šo ikdienas, par šo zvērēšanas ieradumu. Ja? Un cilvēki it kā gluži pat taisno nepiesauks Dievu Jakas vārdu. Tad zvēr pie debesīm un zemes Jeruzalemes. Dievs ir klātesošs visā radībā, ja es saku, lai kādus triks jūs neizmantot, vienalga jūs būsiet atbildīgi Dievu priekšā. Jums jābūt uzticamiem, ka jāpietiek ar jūsu vārdu. Jums jābūt uzticamiem, lai būtu tā. Jūs ziniet, jūs atnāk, tu zini ko? Viņš lūdz, lai es aizdodu naudu. Kas teica viņš? Jā, zverēja, kā dos. Viņš ne. Es nezinu, tas viens piemērs. Vai viņš teica to un to? Viņš teica, tā notiks. Ja nebūs force majeure, tā notiks. Tā Jēzus māca mums mācekļiem. Ja pateic, tā ir vīrs un vārds. Mēs atbildam par saviem vārdiem. Nezvēri pie savas galvas, jo tu nevari pat vienu matu padarīt baltu vai melnu. Tu pat nevari nosirmot, ja tu gribi. Man šī gadījumā tas arī atsaucās ar to, ko Jēkabs, kunga brālis, teica. Atcerieties, tad redzu, kad jūs sakāt, šodien vai rīt mēs dosimies uz kādu tādu pilsētu, pavadīsim tur gadu, tirgosimies, gūsim peļņu. To sakāt jūs, kas nezināt, kas notiks rīt. Kāda tad būs jūsu dzīve tur no rīta? Jūs esat dūmi, kas redzam īsu brīdi, tūlīt pat gaistat. Tā vietā, lai jūs sacītu, ja kungs gribēs, tad dzīvosim, darīsim tā vai citādi. Jūs savā augstprātībā lielāties, bet ikviena tāda lieliešanās ir ļaunums. Tam, kas zina darīt labu, bet nedara, tas ir grēks. Vispirms mani brāļi un māsas 5. nodaļā 12. Nezvēriet nec pie debesīm, nec pie zemes, nec kādu citu zvērstu, lai jūsu jā ir jā un jūsu nē ir nē, ka jūs netiktu tiesāti. Tātad mēs nezinām, Jēzus māca un arī Jēkabs māca mums, kad mēs pieņemam lēmumu kaut ko apgalvot, lai mūsu vārds ir vārds, lai mēs izsveram, ja? Kā mācītājs saka, kā likums saka, ja tu nezini, neapsoli, nesoli. Būt tādiem pamazām iekļūt, un šī reputācija iegūstas pamazām. Pat ja līdz tam man bija reputācija, piemēram, ka man nevar uzticēties, es šāk šodien. Cik nav iespējams vairāk sabojāt reputāciju. Nu, ja jūs vienu rītu aizmirstat ēst brokastis, nenozīmē, ka visu šo mūžu neēst brokastis pareizi. Cilvēks saka, neko nevar darīt. Nu, var sāk mainīties tagad, šodien. Pamazām viens solis priekš, trīs atpakaļ, bet tomēr viens solis priekš. Man atstāstīja ļoti interesanti gadījumu šajā sakarā. Bija tāds bārs kādreiz sen jūs teiksiet, ka tik ilgi nedzīvo, saucās Ļeņingradu. Viņš atradās Kurus Barona ielas un Rāņa ielas bulvāra krustojumā. Pretī filharmonija, pretī parkam. Un ja man atmeļ 3. stāvā neviļ, tad kāds no bārmeņiem nedeva kokteļus un dzeramo pat seniem klientiem uz kredītu. Citi deva uz kredītu. Pat veikalos kādreiz deva uz kredītu veciem klientiem. Viens bārmenis nedeva. Un viņam teica, kā tu domā, ka tu netici, ka mēs tev neatdosim? Viņš teica, var jau būt, ka tu gribi atdot. Bet ja tu nomirsti, tu arī nomirsti. Kas man atdos naudu? Un pasakiet, ka viņam nav taisnība. Pareizi. Kā tu zini, kas tev rīt notiks? Pareizi. Vai ne? Kā redzējām, cilvēki izmanto dažādas zvēras, lai panāktu uzticēšanos sevi, ja panākt gribēto. Viss šī zvēras sistēma kļuva par manipulācijas rīku. Zvēraks tiek piesaukt, lai piesaucot sev kaut ko tuvu, vai mēs apiet savu klausītāju sapratni, domāšanu un iekustināt viņos gribēšanu un iegūt viņus saviem mērķiem. Līdzīgi šie zvēras sistēma ir tad, kad jūs skatāties un pēkšņi kaut kāda slavenība reklamē kaut kādu pakalpojumu pa televizoru. Tas jau pēc būtības tas pats ir. Šie cilvēki piesadzās ar ko? Ar kādu slavenību. Saka,
Ja viņš lieto šis smaržs vai šo toalets papīru, tad laikam man ar tas būs gana labs. Pareizi, saprotiet, tā ir pēc būtības tā ir viss tāpat manipulācija. Viss tāpat manipulācija. Ja mēs sakam, un ko Jēzus saka? Jēzus saka, jūsu raksturumam jābūt tādam, lai vārdiem varētu noticēt bez zvērsta. Ja? Bet es jums saku, jums vispār nebūs zverēt, lai jūsu vārdi ir jā un nē, kas pāri tam, tas ir no ļaunā, pārējais manipulācija. Ja jums netic, viņš saka, ka jūs vienkārši pateicāt un sākat iekšā, vilkt iekšā, viņš saka, tā viss ir manipulācija. Ja? Tā ir manipulācija. Bet apsolījuma turēšana ir ļoti saistīta ar identitāti. Un identitātei ir, mēs varētu teikt, tās divas šķautnes, jeb tāda, ko Bībele māca. Proti, no vienas puses identitāte ir ārkārtīgi svarīga, ja mums ir jābūt šai kopīgai, ka mums jājūtās, ka mēs esam viens vesels, nedalīts. Kaut kas viens vesels. Un otra puse ir, ka mēs esam vērtīgi. Mums jājūtās vērtīgiem. Vērtību mēs iegūstam no kā? Ka Kristus mūs mīl. Ja? Vērtību mēs nevis nopelnam, bet mums dāvā. Ja jūs gribat nopelnīt vērtību, labu veiksim. Es jums varu pastāstīt pēc biogrāfijām, ja jūs man neticiet, ja? Kā visslavenākie un bagātie cilvēki jūtas nevērtīgi. Nākošajā dienā pēc labu koncertu, ja? Cilvēks jūtās kokā bump un tam līdzīgi. Jūs neiegūsiet vērtību, sāksiet nodzerties vai tam līdzīgi. Ja? Tātad vērtību mēs iegūstam kā? Tēvs atdeva par mums savu dēlu. Ja? Var jau meiteni teikt, ka man Jēzus nav svarīgs. Piedodiet, ja Pēters man nemīl no blakus klases, bet atbildi tāda. Pēters var man nemīlēt, bet Kristus man mīl. Ja? Ja tu sāks meklēt Pētera mīlestību, varbūt līdz nākamam brīdim, ja, un tam līdzīgi. Tur tu tālu neizbrauks uz Pētera mīlestību vai uz Jāņa mīlestību. Tātad Dievs mūs Kristu mīl. Cik viņš ļoti mīl? Pierādi man. Kā mēs sakam, pierādi savu mīlestību. Pareizi, ja? Kā es zinu, ka tu man mīli? Tā Dievs Tēvs mīlēja. Kā Dievs savu dēlu par mums. Kas vēl ir lielāks? Jūs varat iedomāties, pasakiet, kas vēl ir lielāks? Kas vēl ir lielāks? Bet otrs ir veselums, ka mēs jūtamies viens vesels. Un šeit ir svarīgi, ka mēs dodam pārdomātus solījumus un turam viņus. Ja mēs kaut ko apsolam, ka mēs pārdomājam, ka mēs viņus turam. Redziet, ja kāds cilvēks zvēr, viņš dod apsolījumu, tad viņš tur pats sevi savās rokās kā ūdeni traukā. Esat ievērojuši, kā plauksts, viņš pats sevi it kā, es redzēšu, ka jūs esat sasmēluši ūdeni. Un tad, kad jūs dodat solījumu, jūs turat šis solījums ir ūdens. Un jūs sevi turat. Un ja viņš pavara savus plaukstus vai pašķir savus pirkstus, ja viņš netur savus solījumus, ja viņš melo, tad viņam nevajag cerēt, ka viņš sevi atkal atradīs. Tas ir ārkārtīgi svarīgi mūsu identitātei. Tas ir ārkārtīgi svarīgi. Kāpēc svarīgi ir? Jaunā derība un zvēresti. Apostols Pāvils zvērēja. Cilvēks, Ebreji 6:16. Cilvēks zvēra piesauciet ko lielāku par sevi. Un ikviena nesaskaņa viņu vidū beidz ar apstiprinājumu ar zvērestu. Jēzus tika zvērināts tiesā. Ja es klusēju, tad augstais priesteris viņam sacīja, es zvērinu tev pie dzīvā Dieva. Saki mums, vai tu esi Kristus Dieva dēls? Ja es tam atbildēju, tu pats saki, bet es jums saku, kopš šā brīža jūs redzēsiet Dieva dēlu sēžam pie svaranā labās rokas un nākam no padebešiem. Ja es atbildēju austrumu formā, jā, es esmu Dieva dēls, es zvēru. Es esmu austrumu, ja? Arī tāpatās skatieties Romieši 1:9, ko Pāvils saka. Dievs viņam ar savu garu, es kalpoju ar viņu dēlu evaņģēliju, un Dievs ir liecinieks, mans liecinieks, ka es
pastāvīgi jūs patur savās aizlūkšanās. Dievs ir kas? Mans liecinieks. Viņš piesauc Dievu. Ja? Jeb Galatieši 1.20, redz Dievu priekšā, es jums apliecinu, tas, ko jums rakstu, nav meli. Filipieši 1.8, Dievs ir mans liecinieks, kā es pēc jums visiem ilgojos Jēzus Kristus sirds mīlestībā. 2. Korintieši 1.23, es piesaucu Dievu par liecinieku savai dvēselē, ka gribēdams jūs saudzēt, es neierados vēlreiz Korintā. Protams, mums ir vēl viena ļoti neveiksmīgs zvēres. Atcerieties, kas neveiksmīgi mūsu zvērēja. Pēteris, atcerieties, ja? Pēteris zvērēja, ka viņš nepazīst Kristu. Puikam gadās. Bet ja Pēterim tā gadās, arī laikam mums tā gadās pareizi. Tāpēc jau ir, kad Jēzus saka, jums vajag lielāku taisnīgumu nekā Matejam, nekā farizējiem, tad mums vajag Dieva taisnīgumu izmēru, viņš dod mums caur ticību, un tad, kad viņš mums dod, tad viņš saka, tagad kā bērni cenšieties dzīvot atbilstoši. Ja? Abi divi, jūs jau esat Dieva bērni, un cenšieties dzīvot. Ja jūs izņemat kaut ko laukā no šī vienādoma, jūs jau esat tāpēc dzīvojat, jeb dzīvojat, jo jūs jau esat, jums nesanāks nekas labs. Ja? Nekad neaizmirsiet šo vienādojumu. Un vai kristieši drīkst nestāstīt patiesību, drīkst melot? Apostoļu darbi 4.19, bet Pēteris un Jānis tiem atbildēja, spriediet paši, vai Dievu priekšā ir taisnīgi, jūs vairāk klausīt nekā Dievu. Un 5.29, atbildot Pēteris un apostoļi sacīja, Dievam jāklaus vairāk nekā cilvēkam. Tas gadījums, kad viņi dziedināja šo cilvēku, un ka viņi izsaukt priesteru priekšā, mācītāju priekšā, teica, piekodināja, jūs nedrīkstat liecināt. Viņš saka, kam mums jāklaus? Jums vai Dievam? Ja? Tātad 2. pasaules kara laikā Lešambona pilsētiņā, Francijā, 1940. gada sākumā mācītājs un viņa sieva Magda Tročmē palīdzēja jūdu bēgļiem izbēgt no drošas nāves. Viņiem bija jāslēpjas no autoritātēm un no pārējiem, vai arī viņi tiktu aizsūtīti uz koncentrācijas nometnēm. 40. gada sākumā Lešambonas slēpšana nozīmē melošanu. Tas nozīmē autoritāšu pieprasītās informācijas nedošanu par jauniem ārzemniekiem, kur uzrādās šajā pilsētiņā. Citiem vārdiem sakot, vietējie jau zināja, kas ir ārzemnieki, un autoritātes teica, ja kāds uzrodās, paziņojiet. Ja? Ja kāds uzrodās jaunais, paziņojiet. Tas nozīmē arī viltot identitātes un pārtikas karšu izgatavošanu bēgļiem, lai viņi varētu izdzīvot šī Francijā. Taču, ņemot vērā Tročmē pāru uzticamību, tas radīja arī morāls dilēmu viņiem un viņu biedriem. Viņi jutās slikti melojot jebkuru mērķu labā un uztraucās, ka Lešambona bērniem pēc kara būs par jaunu jāmāca, ka melot ir slikti. Ja. Taču nebija laika domāt, jo ciemā ieradāsies vien jauni jūdu bēgļi, kuri bija jāglābi. Tātad viņiem bija lēma, ko darīt, vai teikt patiesību, ja? Vai melot un ko? Paglābt cilvēks no nāves drošas. Un kāpēc viņi izvēlējās? Kā viņi izvēlējās bibliski, kā būtu pareizi? Varas iestādes rīkojās pret Dieva likumu, un tāpēc viņi varēja nesadarboties. Un nejusties vainīgi. Bībele māca, ka pilsoņiem jāpakļaus valstī, kā Dieva ieceltie sabiedriskā labuma dēļ, ja vien tā, ko pakļaujas vai nedarbojas pret Dieva gribu. Tātad mēs varam melot un nejust sirdsapziņas pārmetumus, negraust sev sirdī, ja mēs redzam, ka situācija prasītājs darbojas pret Dievu gribu un mūsu patiesības teikšana iznīcinās cilvēkus. Protams, ja jūs esat bandā, jums, protams, taisnība, jūs nedarbojaties dievbijīgā formā. Pareizi saprotams, ja? Bet tāpēc tas ir svarīgi. Ja? Jo mums jāvadās pie Bībeles, pēc Bībeles. Un Bībele saka, kam mums jāpaklaus? Cilvēkam vai Dievam?
Un, protams, tas ir jābūt ļoti uzmanīgiem, kā Pāvils saka, ka mēs savu grēku neattaisnojam. Ja? Jēzus to dzirdētams sacīja, nevis veselajiem vajag ārsta, bet slimajiem. Bet jūs ejiet un mācieties saprast, ko nozīmē es gribu žēlastību, ne upuru. Esmu nācis aicināt taisnos, neesmu atnācis aicināt taisnos, bet grēciniekus. Arī mums šodien, kad mēs nevienmēr esam bijuši kā vajadzētu būt, ka mums ir situācijas, ka mēs šodien nejūtamies lepni par to, kā rīkojamies, ko teicām pareizi. Kristus teica, viņš jau teica saviem mācekļiem, esmu nācis pēc slimajiem, un arī viņa mācekļi slimie. Man arī ir interesanti, ka šī situācija ir arī. Es vakar piezvanīju vienu māsu un teicu, ko man darīt. Es gribu iet uz baznīcu, bet esmu grēcinieks. Mēs viņai atbildēju, ka baznīca ir grēciniekiem. Baznīca ir mūsu grēciniekiem. Kristus, ja mēs atzīstam savus grēkos, Kristus ir uzticams un taisns. Bet ja mēs sakām, ka mēs negrēkojam, nekad neesam melojuši, nekad neesam nepatieši zvērējuši, tad mēs darām ko? Viņu par meli. Jūsu taisnībai jābūt augstākai. Viņš ir samaksājis, jūs esat taisni. Tagad jau kā pieņemt, cenšieties dzīvot atbilstoši. Lūk šī mācība. Visvarenais Dievs, paldies, ka tu esi atsūtījis savu dēlu, lai samaksātu par mūsu grēkiem. Ne tikai, lai izpirktu, bet arī, lai mūs iedrošinātu, stiprinātu, lai mēs tavā priekšā varētu saprast, ka mēs esam tavu bērni, ka izlīgums ir Kristus Jēzus asinīs, ka mēs esam tavu mīļoto bērnu. Tad, kad mēs paklūpam, tu nevis gribi mūs iznīcināt, bet tu mūs atkal žēlstībā piecel un saka, celies, mēģini vēlreiz. Tu kā mūs kā savus bērnus iedrošini un stiprini, lai mēs mēģinām aizvien vairāk un vairāk būt pieaugušāk, vairāk un vairāk līdzinātos tavam dēlam Kristum Jēzum. Amen. Runāja Rīgas reformātu Bībeles draudzes mācītājs Alvis Sauka. Būsiet mīļi gaidīt uz mūsu draudzes dievkalpojumiem svētdienās Lāčplēša ielā 37.